Sveiki, mani sauc Krišjāns, es esmu krodzinieks, Folkluba Sala saimnieks un arī sidrdars un mūrbūts sidrdarītavas saimnieks un sidrdarītājs. Un es esmu jau 10 gadus aktīvi aizrāvies ar sidra darīšanu, pētīšanu, esmu daudz lasījis, ceļojis, garšojis, degustējis, piedalījies konkursos un sanāksmēs un centies 10 gadus faktiski paplašināt savu saprašanu un redzesloku par sidru, cik vien iespējams. Tad mēs šobrīd esam Folkluba Sala, manā krogā, un mēs šodien iemācīsimies, izrunāsim, kā degustēt, izgaršot un izbaudīt sidru. Kā mēs tajā varam atklāt jaunas nianses, smaržas, aromātus, katrs atklāt kaut ko jaunu priekš sevis. Un iespējams arī šis palīdzēs katram atklāt savu mīļāko sidru vai vismaz mīļāko sidras stilu un izvēlēties vispiemērātāko sidru katram gadījumam, vai tas būtu vasarā, karstā dienā vai Ziemassvētkos augstā laikā pie sātīgām vakariņām. Ideālā gadījumā mēs lietojam vīna glāzi. Viņa ir pietiekami plata, ka sidrs iegūst pietiekami lielu virsmu, no kā aromātiem izdalīties, un glāzes augšpuse savukārt koncentrē tos aromātus, un ļoti viegli viņus ir sasmaržot, un smarža savukārt ietekmē garšu. Ko es neieteiktu, ir neņemt parastās kaut kādas sulas glāzes, kuras ir augstas un šauras, un arī šampaniešu flautes, lai gan viņas arī spēj koncentrēt aromātus, viņas ir paredzētas tiešām ļoti dzirkstošiem dzērieniem, kā šampanietim, kad tā ogļuskābā gāze bišķiņ var iecirst nāsī un samazināt aromātus. Tātad, izņemot, ja sidrs ir šampaniešu metodē darīts, vai method traditional, kuram būs ļoti augsts gāzējums, karbonizācija, es ieteiktu pieturēties pie vīna glāzes. Ielējam glāzē, kamēr vērtējam sidra to izskatu, mēs principā dodam sidram arī nelielu atelpu pirms garšošanas. Ideālā variantā, ja svaigi attaisītu pudeli, ļaut viņam vismaz kādu minūti padzīvot glāzē. Un tajā laikā mēs varam izbaudīt vizuāli, kāds tas sidrs izskatās, un tā atelpa ļauj tam sidram nedaudz sajaukties ar skābekli, atverās kaut kādi papildus aromāti, un arī tas gāzējums nedaudz norimstās, izlīdzinājās, glāze attīrās. Ielējot sidru, mēs redzam gan, cik burbuļi ceļās un cik viņš varbūt ir dzirkstošs, mēs tā vizuāli jau varam jau sākt noteikt. Skatāmies, pētam krāsu. Krāsas sidriem ļoti atšķirās no tādu gandrīz bezkrāsainu, ļoti gaišu, līdz tādai vidēji salmu, tādai dzeltenīgai salmu nokrāsai kā šim konkrētam sidram, un līdz pat tādiem tumšākiem dzintara toņiem. Un to ietekmē gan ābolu šķirne, ļoti izteiktas sidra darīšanas stils, un arī vecums, jo vecāks sidrs paliek, jo ilgāk viņš stāv un noguldās, viņš dabīgi paliks nedaudz arī tumšāks. Telpā ir tumšāks vai tāda izteikti varbūt silta gaisma, citreiz to toni noteikti ir vieglāk pret kaut ko gaišu turēt to sidru, skatīties uz viņu cauri, varbūt, ja ir baltas sienas vai kāda balta lapa, tādā veidā vieglāk vizuāli noteiks arī to toni. Un vienlaicīgi mēs skatāmies dzidrību, cik viņš ir dzidrs, vai viņš ir briljanta dzidrs, pilnīgi caurspīdīgs, vai viņam ir nedaudz tāds dūmakainums, vai viņš ir pavisam duļķains, arī no sidra stila tas būs atkarīgs, un tās ir arī tādas lietas, ko mēs pierakstam. Tad šo es vērtētu kā tāds salmu dzeltenā nokrāsā, viņš ir ļoti gaišs, viņš nav noteikti uz dzintaru, kaut kur starp salmu un dzeltenu tādu nokrāsu, viņš ir briljanti dzidrs, viņam nav ne dūmakainums, nekas tāds, kas traucētu, teiksim, redzēt viņam salasīt tekstu, skatoties caur sidru. Sidrs ir dabūjis paelpot, smaržojam, mēģinam noteikt aromātu. Pirmajā reizē neiesaku vīna variantu uzreiz griezt glāzi, šis tomēr dzirkstošs cēriens. Un viņu griežot, pirmais, ko mēs izdarīsim, sāksim ogļuskābo gāzi, CO2 izsist ārā, kas var tomēr bišķiņ nomākt aromātus. Tad pirmajā mirklī ieliekam kārtīgi degunu glāzē un dziļi elpojam un mēģinam izsmaržot visu, ko mēs varam. Tā te uzreiz pirmais, ko jūt, tas, ko arī mēs sagaidām, praktiski jebkurā sidrā ir ābols. Ļoti izteikts ābols, un ābolu arī mēs sadalām, vai viņš ir tāds zaļš, kraukšķīgs, skābens ābols vai kaut kas saldāks, un, vai tāds ļoti gatavs, pārgatavs, dzeltens ābols, sarkans ābols. Šajā gadījumā ļoti izteikts zaļš ābols, viņš ir kraukšķīgs, atsvaidzinošs. Tad mēs varam iegriezt nedaudz, ko šis dara ir rada papildus virsmu, no kuriem sidrs var arī izdalīt tos aromātus. Un sāk parādīties vēl kaut kas, parādās saldenas ziedu notis,
kaut kas bišķi gruntīgāks, arī kā pelešķis, un arī tāds rudenslapas, kas ir arī rudenslapa, zeme, tāds meža aromāti. Vienalga, cik dīvains izklausītos, tā ir pilnīgi normāla daļa no sidra, ko pat nepamanot, tas radīs sidram ļoti interesantu dinamiku, kompleksitāti, lai viņš nav tikai augļains un citrusīgs, tas būtu citreiz bišķi garlaicīgi. Tātad mums priekš tam ir arī mūsu sidra degustāciju lapa ar garšošanas piezīmēm, aromātiem, un tad te, lai mums katram paliek atmiņā, ko mēs esam ne tikai smaržojuši un garšojuši, bet vispār kā tāds ļoti labs palīgs tajā garšošanas procesā, mēs varam atzīmēt, kas mums te ir pa sidru. Tātad mums ir sidra tips un krāsa ir atzīmēta, tālāk aromātu mēs varam novērtēt šo kā intensīvu aromātu, varbūt sidri, kuriem ir ļoti viegls vai arī idejas aromāts. Šis ir stiprs intensīvs, viņš ir ļoti pilns, nav grūti sajust tos aromātus, un šo es vērtētu kā intensīvu aromātu. Kad esam izbaudījuši aromātu, sākam garšot. Garšojot, tāpēc kā smaržojot gaisu, velkam cauri mutei, izburbuļojam to sidru. Varbūt arī izklausās jocīgi, cilvēki nav pie tā pieraduši, to var arī darīt tā neuzkrītoši un varbūt ne tik skaļi, bet tas ļoti palīdz arī visas garšas aktivizēt, padarīt izteiktākas. Pirmais vērtējam, cik viņš ir varbūt salds, skāps, vai tur ir tanīni, tās saucamās miecvielas, kas muti saroja sausu. Šim ir bišķiņa saldinums, nav daudz, šis būs tāds pussauss sidrs. Ne pavisam sauss, bet noteikti nesalds. Skābe šim ir vidēji augsta, ļoti zema skābe, nozīmēt, ka faktiski baigi pat viņu nejūt, es teiktu. Vidējā skābe ir tāda, kur jūt, ka ir tas skābenums, bet īsti neliek papildus varbūt mutei siekloties vai neiekoši, un tad ir tāds augstas skābes līmeņi, kas pa visu muti skrien, un kad prasās īstenībā varbūt brīžiem vairāk cukurs pretī, lai līdzsvarot. Tad šim, es teiktu, ir vidēja augsta skābe. Tanīni miecvielas šim ir zemi. Nav nekas tāds, kas īpaši savalk muti. Ir nedaudz, viņš nav tāds plāns sidrs, kuram nebūtu tāda pēcgarša vai intensitāte, bet viennozīmīgi es vērtētu tanīnus kā zemi. Tad garšā mēs varam sākt tālāk analizēt garšu nianses. Mums ir augļu tāds bloks, kur mums būs ābols, zaļš ābols, gatavs ābols, dzeltens ābols, tālāk varbūt cepts ābols, bumbieris, tādas saldenas bumbieru notis var parādīties, citrus, varbūt arī kaut kāda plūme. Šīs ir viss tāds niansīts, ko jūs varat garšojot, burbuļojot gaisu caur to sidru mēģināt noteikt. Šim ir izteikts zaļš ābols, neliels bumbieru niansīts, pēcgaršā var just tādu saldenumu un viennozīmīgi viņš ir citrusīgs. No ogām, melnās tumšās ogas, sarkanās ogas, mēs varam skatīties uz šo, mēs varam nemēģināt noteikt, ka tur ir tieši avene vai ķirsis vai tādas nianses. Varam iesākt arī krietni vienkāršāk, vai tur ir tādas tumšās, melnās ogas, kas būtu tāda upene, kazene, kaut kas no tādām ogām, vai varbūt sarkanās ogas, zemene, avene, dzērvene, ķirses. Šajā sidrā es neteikšu, ka es justu kaut kādu ogainumu, tā to izlaižam. Ziedi šim sidram ir jūtams tāds saldenas ziedu notis, es to raksturotu kā varbūt jasmīnu vai ābolziedus. Ir iespēja arī atzīmēt visus cits iespējamos garšas, kuras jūs jūtat, vai nu bišķiņi pēc tādu pūšu ābolu, vai pat ir dūmakains, kas arī var būt dūmakains sidrs, bišķi pēc rudenslapām, vai parādās kaut kāda mineralitāte, ja jūt pēcgaršā nelielu tādu, varbūt sāļumu, pat ne sāļums, bet ka nav ne tāds augļains, ne skābens, ne arī tāds varbūt zemīgs, bet kaut kas tāds, kas šķiet nedaudz savādāks, ir tā mineralitāte. Mineralitāte, sāļums vai ozola notis. Tas sidrs var būt arī izturēts, ozolā var arī nebūt, bet var just kaut kādu koksnes, ozola, ciedru notis tajā sidrā. Un es vienmēr personīgi sev uzrakstu kādu piezīmīti, lai es atcerētos.
vai nu izcils, šo es vērtētu kā tādu foršu ikdienas sidru, izcils siltam laikam atsveicināties vasarā, darot dārza darbus vai lauku darbus, pēc tam pasēdēt uz terasītes, izbaudīt. Tiešām viņš ir kraukšķīgs, tā vidēji augstā skābe, zems saldinums, kraukšķīgie tādi ābolīgi aromāti un garšas nians viņu padara izcili atsvaidzinoši. Viņš nav smags, viegli dzerās, un tā skābe palīdz visu laiku attīrīt garšas kārpiņas. Un citi sidri varbūt būs smagāki, gruntīgāki, ozolīgāki, ar tanīniem, mutis savelkoši, intensīvi, kurus varbūt tāpat vien karstā dienā izdzert negribētos, tad tas būtu kaut kas, ko es arī rakstītu sev piezīmi, Ziemassvētku sidrs kaut vai. Jebkas, kas rada asociācijas ar to sidru un kurā mirklī gribētos varbūt viņu izbaudīt. Garšas intensitāte, vēl vērtējam, cik viņš ir tāpat kā aromātā, cik tā garša ir intensīva. Šim es teiktu, ka ir ļoti izteikta garša un vidēji gara pēcgarša. Jo tagad runājot, elpojot, es vēl aizvien jūtu ļoti izteikti to zaļo ābolu un tādu gumbieru nianses. Šodien garšojot, man ļoti svarīgi bija iepazīstināt visus ar šo te degustācijas lapu. Tad, kad būsiet izgaršojuši 15, 20, pieņemsim 50 vai 100 sidrus un izmantojot šādu lapu, kur jūs visu piefiksējat, kas ir paticis, kas nav paticis, un atgriezīsieties ik pa brīdim pie kāda no tiem sidriem, kur ir garšot, jūs būsiet faktiski kļuvis par īstu sidra pazinēju. Šis ir tas veids, kā mēs paplašinam savu to redzesloku. Tātad rakstam, krājam tās lapiņas, tā kā mēs atkārtot kaut ko garšojam, atklāsiet kaut ko, kas jums ļoti ir paticis, atšķirat vaļā to, ko jūs rakstījāt pirms pusgadu, kā piemērs par to sidru, un paskaties, kas varbūt ir mainījies, vai tas sidrs ir mainījies, viņam stāvot ilgāku laiku, vai varbūt jūsu garšas uztveri mainījusies. Un jūs būsiet atklājuši īsto veidu, kā izbaudīt, iegūt to paudu, izprast to sidru, un tas jums atvērs pilnīgi jaunu garšas un paudas pasauli.